Labrīt, kungi! Labs rīts. Jā, Sveiciens. sveiciens! Nu, kā jums iet? Kā diena sāksies, Robert, Uldi? Jā, labi. Tu tāds Man ir ok. Dzīvo tik. dzīvo tik uz priekšu. Jā, super. Nu, ko, Robčik, kā tev? Kā rīts sācies? Tu tāds nopietns šorīt izties. Nu, jā, tāds nedaudz sagurs esam arī tāds laiks, jau pusdienas laiks, vai jau paēst, un es tā sēdēju, man uz galda stāvēja tāds aparātiņš, nu, kas man mēra ķīmiskā sastāvā koncentrāciju gaisā, ppm, tātad, jā, koncentrācijas tos daļiņas, un es tā paskatījos, un man ir divi 200, jūs viņu redzat otrādāk, jā, bet spogulītī, bet 2200 ppm daļiņas. Nu, un tad es tā aizdomājos, tieši šodienas tēma ir par ventilāciju. Un varbūt mūsu kolēģis Ulds tad var pastāstīt, ko viņš dara, kas viņš tāds ir un kā uz šo ciparu tu šodien raugies uz to, ko es tev parādīju. Kā tu saki, vai tas ir good vai tas ir vēl nav labi? Nu, labi. Mani sauc Uldis, uzvārdā Jansons. Es jau kaut kādus 20 gadus esmu šajā nozarē iekšā, strādājot gan vienā, gan otrā pusē, domāts gan siltuma enerģijas ražošanas pusē, gan tirzniecībā, gan projektēšanā ir gadījies pastrādāt. Turpinu to darīt vēl ar vienu šodien. Nu, ar visādiem piedzīvojumiem, labām lietām. Ir zināma pieredze uzkrāta šitajās lietās. Un ir, protams, arī tam visam pamatā, ko es ļoti vienā brīdī sapratu, ka tas man ir kapitāls bonus punkts, man arī ir augstākā izglītība bioloģijā, ķīmijā cilvēkam. Un tas viss palīdz šito tēmu ļoti labi izprast, un kāpēc šis te mikroklimats cilvēku veselībā vispār ir tik nozīmīgs. Ja? Un tas, ko tur Roberts šobrīd rāda, ja, tad tur ir pāris svarīgi rādītāji, un visi viņi ir ārpus komforta režīma šobrīd. Ārpus cilvēkam patīkama visi, ieskaitot temperatūru un mitrumu. Ja, ko es tur redzēju, tajā devējā 25 grādi un 43% mitruma, tas ir zem komforta sliekšņā. Kas arī, protams, ietekmē cilvēka darba produktivitāti. Tāpēc man bija tas nogurums, jau tāds sagurs jau bija darbā. Tieši tā, un tas cipariņš viens, ko tur parādīšu vienu slaidu. Ja, tas viens skaitlis, 2000 vienību pāri tur bija. Jā, redzams jau, kad sākās papildus slodze, parādās miegainums, līdz ar to tur cilvēka produktivitāte vispār darot jebko krīt apmēram par 25–30%. Ko tas nozīmē darba devējiem? Lēnāk iespējamās kļūdas, izveicot darbu. Cilvēkiem ir vajadzīga papildus koncentrācija, tas nozīmē, ka viņi ātrāk nogurs, ja šī efektivitāte pakāpeniski krītās un pietiekami straujā ātrumā. Nu, ja jau šis rādītājs pusdienu laikā ir tāds, tad uz vakaru viņš varētu būt jau pie kaut kur starp 2 un 5 tūkstošiem, ja mēs neveidinām šīs telpas. Vakar bija 3,8 tūkstoši. Redz, tev jau tur cilvēks. 12 kvadrāta office, es vienkārši noslinkoju un neatvēru logu. Ja, bet man arī nav nekādas gaisa pieplūdes sistēmas šeit, nekas, kas liecinātu par gaisa apmaiņu vai kvalitatīvu mikroklimatu attiecībā uz gaisu, šeit nav. Tikai loks, kas man ir atverot enerģijas zudumi vai pašā tāds diskomforts nedaudz uz augstu. Nu, tas, par ko tu runāji. Nu, ten jau ir jāizvēlās. Jā, tā tad labāk, protams, ir parūpēties par savu veselību, kamēr ārā nav -15 atverot logu, bet tur var rasties visādi citādi blakus efekti. Jā, troksnis, putekļi. Bet jāskatās, kas tad ir pirmajā vietā. Un pat likumdošanā ir skaidri un gaiši pateikts, ja, kad cilvēks ir pirmajā vietā. Un ko nozīmē būt cilvēkam pirmajā vietā? Tas nozīmē būt arī adekvātiem dzīves apstākļiem, kas neapdraud veselību.
ja mums šie te gaisa trūkst tādā vai citādā līmenī, sākot no tur 2000 un uz augšu, nu, īstenībā pēc likumdošanas jau sākot no 1100 vienībām un uz augšu, jā, tur ap šo te robežu, jā, tā jau ir 3. kategorija gaisa kvalitātes, nav tā labākā. Sākās šīs te veselības ietekmes, un cilvēks savas dzīves laikā dzīvojot tikai dēļ gaisa nepietiekamā vidē, zaudē apmēram 15-20 dzīves gadus, nerunājot par citiem kaitīgiem ieradumiem. Jā, un to mēs šodien ļoti labi redzam arī uz vidējo cilvēku dzīves ilgumu, tur 70 plus mīnus gadi. Jā, tas nekas, ka viņam vidēji būtu jādzīvo ap 120 pēc visām tām iespējām, kas vispār cilvēka organismam ir. Ja? Un kā mēs te dzīvojot sevi čakarējam ar dažādām lietām, tur visādiem ieradumiem, netik labiem veselībai. Ja? Un kaut kā sanāk izvilkt tos 70 plus mīnus gadus. ļoti labi, ļoti labi. Raimond, tev ir jautājums. Man ir viens jautājums uzreiz, varbūt tu vari uzreiz iekomentēt, jo es esmu dzirdējis arī par to, ka, nu jā, tātad neveidinātās telpās ir augstāks mitrums, jā, tad, nu, pastāv iespēja, jā, būt, un bija dzirdējis par to, ka sauss gaiss uzsilst ātrāk. Nu, tātad, ja mēs veidinām telpas, šis te mitrums telpā ir zemāk, tad arī šis te, nu, ja mums ir kaut kāda sildītāja, tad arī siltums ir ātrāk, vai kaut kas uz to virzienu. Varbūt, ka tu vari paskaidrot, tas ir kaut kāda sajūta līmenī, vai tas ir tur arī kaut kas vairāk? Jā. Saules gaiss nekad neuzsils ātrāk. Pirmām kārtām jau tas, ka gaiss ir sliktākais siltuma vadītājs vispār, kas ir. Jā, attiecībā pret ūdeni starpība ir apmēram 4000 reižu. Un, ja gaisā nav šo te mitruma ūdens pilienu, jā, teiksim tā, nu, vienkāršā valodā runājot, jā, šī te ūdens, jā, tad arī nav siltuma vadītspējas, no kurienes viņam vadīt siltumu, ja gaisā nav mitruma. Jo sausāks gaiss, jo sliktāk vada šo te pasākumu. Un tur rodās visādas citādāki sarežģījumi. Ja. Un runājot par šo sauso gaisu, mēs rezultātā pārtērējam resursus, vairāk dzert gribās. Ūdens nepieciešams, cilvēks atdod uz āru šo te mitrumu, šādā veidā sevi sargājot no šīs te ietekmes. Un attiecīgi vairāk ir jādzer iekšā. Ja. Tur vispār normāli tur ūdens apjoms cilvēkam ir 30 ml uz kilogramu, un uz katru izdzerto kafijas krūzi, melnās tējas krūzi vēl 50 ml klāt. Ja. Tas ir elementāra formula, 30 ml reiz masa. Jūs sapratīsiet, cik jums vajag dienā izdzert šo te. Ja pieņem, ka cilvēks ir normāls masas, 80 kg plus mīnus uz vienu otru pusi, tur 2%, ja, tad tie ir tie 2,5 litri, pa ko te runā ārsti, ja teiksim tā. Viss likumsakarīgi, Klau, jā. Redz kā, tad nu, nav tā, ka obligāti jāmēģina sausināt telpas, ja, visam ir jābūt balansā, pareizi. Vai? Protams, un tas ir atkarīgs no tehnoloģijas atbilstoši, ko dara šajā telpā. Viss šī te mikroklimata prasības, rūpnīca tur vai birojas, jā, tās ir dažādas prasības, bet vienmēr ir jāatcerās, ka cilvēks ir pirmajā vietā, un priekš tam arī ir izdomāta tā saucamā darba aizsardzība. Jā, es uzreiz gribēju pateikt, par Uldis vienmēr man ir prātā man stāv ar to, ka es, kad sāku vispār ar ventilācijām nedaudz aizrauties ar ēku blīvumiem un vispār būvfiziku. Viņš teica, pats pirmais, kas ir uzrakstīts, ēkas ir jābūvē cilvēkam, nevis mēs uzbūvējam un tad dzīvojam kādā, nu mums nesanāca, ja? Tā jau ir tas galvenais mindsets, kuru mēs gribam arī šeit tā kā nedaudz atklāt. Nu, vēl ar vienu šodienu, ja, tad cik reizes ir redzēts, ja, tur pietiekami daudz reižu ir redzēts, ja, ka 150 gadīgā ēkā, kas ir normāli kvalitatīvi saglabājusies, ja, tur viss mikroklimats ir ļoti labs un šie te apkuras izdevumi ir daudz zemāki nekā šodien būvētā ēkā, teiksim tā, ja.
Un ir arī redzēti šie piemēri, ka atnāk tā saucamais, piedodiet, celtnieki, kuriem pietrūkst vai zināšanu tādu vai citādu. Ja? Uzzina, atnāk celtnieks modernais, tā saucamais, ja? Tur kaut ko izdara un šī ēka nopūst tur gada, pusotra, 2 laikā. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo algoritmu saprast, kā ēkas būvēt un tieši priekš cilvēkiem. Tas tika ņemts vērā. Protams, es nerunāju šobrīd par industriju, bet industrijā, lai būtu šie ražošanas efektivitāte, arī cilvēks pirmajā vietā. Ko viņš tur nevarēs pakustēties, ja kāda tur ražošanas efektivitāte. Super. Ko, šitā jau ļoti, ļoti laba tēma, manuprāt, mēs tagad tādu labu tempu esam uzņēmuši, manuprāt, te jau varētu izvērst viņu plašumā. Roberts, es skatos, zin tā lēnām jau dziest ārā. Es gribētu uzsvērt tur dažus punktus īpašus, kāpēc vispār tas gaiss ir vajadzīgs. Ja? Ja kāds nesaprot, kāpēc ir ventilācija mājā vajadzīga, šeit eksperimentam ir jāizmanto 2 cilvēki. Viens, kas uzrauga, ja gadījumā tam otram, kam būs tas maisiņš galvā ar caurumiņiem, ja tur noģīpst, lai paspēja atpumpēt. Ja. Uzlieciet vienkārši polietilēnu maisu galvā ar caurumiņiem sadurtiem. Kādas ir sajūtas pirms un kādas ir sajūtas pēc. Ja. Tas ir tāds varbūt parūkšs piemērs, ja, bet šīs te efekts asociējās ar māju, kas ir uzbūvēta ar dažādām tehnoloģijām, tur profesionālām membrānām un tā tālāk bez ventilācijas. Tieši tā. Tieši tā. Klausies, es jūtu, ka, Raimond, mums būs vēl viens foršs raidījums, ko mēs tagad varētu ieskicēt, kad mēs runāsim, es domāju, foršā un ļoti visiem aktuālā tēma ir šie 2 kausi – dabīgā ventilācija un piespriedu ventilācija mūsdienu ēkās. Un noteikti te mēs tagad neiesim tur dziļumā, bet te mēs varētu tādu ritīgi foršu tēmu atklāt priekš sekotājiem, kur Ulds noteikti ar savām zināšanām būtu īstais cilvēks, pie ko vērsties. Tieši tas arī, ko mēs šeit gribam. Ja jums ir nepieciešams tāds padoms, ņemiet konsultāciju, bet pie jau profesionāļa, kas jums spēs pastāstīt vai aprēķināt tās lietas, kas jums ir svarīgas. Tas tāds interesanti, ka mēs tādu tēmu varam palaist. Varam mēs šo tēmu attīstīt, protams, bet es vēl uzsvēršu otru punktu. Ja? Tad cilvēks mums ir pirmajā vietā, otrs, par ko lielākā daļa cilvēku šobrīd ļoti uztraucās. Visi tur apkuras rēķina, izmaksas un tā tālāk. Ja, ja tehniskajā telpā apkuras iekārtai, vienalga kāda tā būtu, granulu katls, gāzes katls, tur siltumsūkņi ar dažādā izmēra siltummaiņiem. Es domāju, šajā gadījumā gaisa ūdens siltumsūkņi. Ja? Siltumsūkņi bišķi noliksim maliņā, ja? Bet ja šim te degšanas procesam nepienāk pietiekamā apjomā gaisa, jūs viennozīmīgi pārmaksājat. Tehnika ātrāk nolietojās no dažādiem uzslāņojumiem, kurināmais nepareizi sadeg, tur skursteņi aiziet ciet un tā tālāk, cietā kurināmā gadījumā. Ja? Un gāzes patēriņš ir lielāks nekā būtu nepieciešams. Jums elementāri piemēru pateikšu, pats es to mērīju, vajadzētu uztaisīt eksperimentu kaut kur jāatgriežās tajā zonā, kur es to mērīju. Gāzes plīti iekurinot, aizbāžot virtuvē gaisa pieplūdes caurumu ciet, ogskābā gāze 10 minūtēs virtuvē uzkāpa uz 2500 vienību. 10 minūtēs kurinot degli. Attaisot šo caurumu vaļā, virtuvē bija ideāls gaisa līmenis. Viss. Ja šīs te tehniskās pieplūdes apkuras iekārtām ir ļoti svarīgas un, protams, viņas ir jākopja. Bet tas uzreiz norāda uz vēl vienu lietu, ja, ko es šeit sadzirdēju, ir tas, ka mēdz būt, ka cilvēki izvēlās būvēt māju un izvēlās atsevišķu kompāniju šo te sadarbības modeli. Atkal, ja, tas pats, ko projektēšanā, vai ka mēs runājam, kad mēdz taisīt viens liek logus, viens siltina fasādi, viens jumtu liek. Un tieši tāpatās ir arī ar apkurses sistēmu. Es dzirdu, ka
Nu, arī, jā, cilvēkam varbūt liekas, ka, es izvēlēšos apkurs risinājumu, jā, mājā, nu viņš ieiet veikalā, viņam ir pārdevis apkurs sistēmu, bet ir ļoti svarīgi, tad es saprotu, visu kopā, visu to apskatīt kompleksu, jā. Tur nevar vienkārši paņemt tā, man tagad vajag siltumu, nopirkšu katlu un ielikšu, jā. Tad es šeit dzirdu, tur vajag gaisa pieplūdu, vajag to visu, lai būtu, ēka kā vienots elements, ja? Te jau ir uzdevums arhitektiem. Jā, tad kvalitatīvs arhitekts nozīmē to, ka viņš saprot, no kā tā māja sastāv. Sākot ar konstrukcijām, beidzot ar inženiertīkliem. Šobrīd pasaulē ir 2 arhitektu virzieni. Viena ir tur tīrie dizaineri, jā, uztaisīs māju, jā, kā tur dabūt inženiertīklus iekšā, tā nav mana problēma. Otri ir tomēr, kas saprot, jā, šo tēmu un kādā līmenī saprot, tas lai paliek katra viņa paša ziņā, jā, bet tad šis te arhitekts, kas projektē šo te māju, spēj paredzēt šīs te vietas tehnoloģiskajām iekārtām, jā, cik viņas lielas vajadzīgas tur tādas vai citādas telpas un tā tālāk, kas starp citu šodien ir nopietna problēma, jā, tur atmest projektu. Skaties, bļāviens, kur lai to visu iebāž. Jāliek gandrīz vai guļam istabā. Nav vienkārši kuriem. Tīri tehniski nevar nopakot. Tad vēl visi gaisa vadi, visi pievadi, jo to es arī esmu redzējis pēc Roberta šiem te video, ko viņš rādījis, ir, kad tos gaisa vadus, piemēram, atnāk klients un viņš saka, jā, kaut kur, šeit kaut kur es gribu redzēt ventilācijas agregātu, jā, bet kā to izdarīt, tad tur speciālistiem jāplauz galvu. Jā, es saprotu vienu tēmu, jā, ka tur gribam mēs uzbūvēt pēc iespējas, protams, gribās mums, lai mums būtu viss, un mums pašiem par to nekas nebūtu. Tāds uzskats valdē, jā. Bet ir pastāv, jā. Bet tajā pašā laikā, būvējot ēku, der to visu tomēr saprātīgi plānot, lai nav tāda situācija. Labi, tas ir katra ziņā, es tur neskaitīšu citu vietā viņa resursus, ja, bet tajā pašā laikā liek virtuves iekārtu pa 100 TK vai 50 000, ja, un par ventilāciju vispār mums to nevajag. Jā, tā ir mana ikdiena. Tā ir mana ikdiena. Es akcentēju to, ka bieži vien piedāvājot ventilācijas sistēmas iestrādi privātu mājā, viņš saka, nē. Un tas interesantākais, ka gada vai pusotra gada laikā, kad ir nodzīvots pilns sezonu cikls, viņš nāk atpakaļ un viņš saka, klausies, viņš negrib atzīt, neviens negrib atzīt, ka viņš kļūdījās, ja? Bet viņš saka, es gribu tur ventilāciju, bet tagad to izdarīt un vēl tā, lai netiek aizskarts eiro remonts, ir ļoti, ļoti grūti un tiešām aicināt cilvēks domāt par šo ēku kompleksu sistēmu, par ko arī Raimonds runāja, ka mums tas ir jāskatās tādā kopējā ietvarā. Ja tas man nav, kā funkcionēs tas, vai tieši kā Uldis minēja, man ir pārāk sauss gaiss, man nav siltumvadājumu spēja, bet man arī mitrums ir, arī pārliek liels mitrums man nav vajadzīgs. Tam visam jābūt balansā un ir ļoti forši, nevis ļoti forši, tas ir pareizi, ja tam apakšā ir aprēķini un matemātika, ar kuru mēs varam. Tā ir mums pieejama, mēs to drīkstam izmantot. Kvalitatīvs komforta režīms dzīvojamā zonā ir no 18 līdz 24 grādiem, mitruma intervāls apmēram 45 līdz 65%. Jā. Yep. Jā, un ko es gribēju vēl par ventilāciju pateikt, ja, piemēram, cilvēki brauc dažādās mašīnās, šajos transporta līdzekļos arī šī ventilācija ir svarīga. Nenomainīt mašīnai tur salona filtru, jā, tas nozīmē, ka sāks svīst logi ciet, jā. Piemēram, jā. Nerunājot nemaz par to, kad ieslēdzot mašīnā recirkulācijas režīmu, jā, gaisa, kad no āra nepienāk nekas, jums tur maksimums 10 minūtēs būs galva kā spainis no uzkrājuma, no augstskābās gāzes uzkrājuma mašīna. Jā, Uldi, mums ir RD Tāms ir izgājis no orbītas, viņiem ir uzkāries kaut kas, es ļoti ceru, kad RD Tāmes mūs redz un viņš vismaz Raimonds varēs saglabāt šo video.
Aiziet. Okay. Jā, Redz, nu kā ko, mums tātad, sanāca. jā, davai, sāc. Redz, kā mums sanāca, nedaudz mūs izmet ārā no Skype, bet bija mazais pārāvums ēterā. Jā, un, protams, Uldi mēs jau atlaidām, bet gribējām tikai nobeigt par to, ka tēma ir, atlaidām ar darbiem darboties tālāk, jā. Bet šī tēma ir ļoti aktuāla. Un šeit noteikti būs vairāki un daudz dziļāki raidījumi par to, kāpēc vispār tas ir, kā to veidot, kādas nianses ir jāņem vērā. Nu, tādas lietas, tā kā es to redzēju. Super. Nu ko, tad dodamies atkal pie saviem projektiem ikdienas, un tad tiekamies atkal nākošajā video. Jau pavisam. Un vēl varam iemest to, ka nākamie video mums ir par, tev bija kolēģis, par māju būvniecību. Mums būs ierakstīts jaunais raidījums par logu mezgliem, ko mēs divatā ierakstīsim, un tad jau mēs varbūt tas arī tie ir tikai ieskats nākamajiem raidījumiem, ko cilvēks var šeit iegūt. Jā, un gribat būt pirmie, kas zina par jaunajiem video, tad spiež sekot, un drīz pavisam būs jaunā kanālā YouTube, kurā visa informācija būs, tā kā sekot līdzi informācijai. Gan Roberts, gan es savos kanālos nodosim info, kā sekot līdzi un būt lietas kursā par visiem jaunajiem video. Jā. Nu ko, super, labi, veiksmīgi diena. Ej ārā, Robert, paelpo svaigu gaisu. Jā, man ir jātais lūdzu. Jā, tieši tā. Labi, čau! Čau!